Labdien, man sauc Aivars Lapšāns. Kāpēc es esmu tāds kļuvis aktīvs, deputāta aktīvs, vai kā to varētu nosaukt? Jo es gribu šeit dzīvot, savā pagastā, savā Raiskumā, savā Pārgaujas novadā, un es gribu būt brīvs. Es gribu brīvs būt attiecībās ar visiem cilvēkiem, gan ar deputātiem, gan ar pašu galveno Pārgaujas vadītāju, komunicēt ļoti labi, un diemžēl vairāk tas nesanāk, tāpēc, kad es esmu saskatījis un ikdienā redzu ļoti tādas lietas, kas grauj to mūsu Pārgaujas cilvēku vienotību, grauj attīstību, grauj sadarbību, ja? Teiksim, Pārgaujas vadītājs Hārdijs Vents pastāvīgi ņem no cēsīm darbiniekus, kaut gan šeit mums ir varbūt pat vēl labāki, kompetentāki, ja? Un līdz ar to mēs šeit zaudējam ģimenes meklē darbu citur, augstprātība sākusi valdīt no vadības puses, apvainojumi dažādi, kā no izpildu direktors, tāpat arī no Hārdija Venta, un jūs paši redziet, kā izpildu direktore ir paņemta skolotāja, kuri vispār neko nesaprot par saimnieciskajām lietām. Viņa brauc no cēsīm, saņem 13 000 gadā, to visu ved ārā, un šādi te cēsnieki te ir ļoti daudz, diemžēl. Arī es redzu, ka Ungurmuižā paņemta cēsinieci, kaut gan vietējie varētu šeit dabūt darbu, strādāt, visi taču mēs esam skolojušies un tā tālāk. Un kompromiss vienkārši nav iespējams, tāpēc, kad Pārgaujas novada vadītājs ir kļuvis ļoti netaktisks un augstprātīgs, un viņš ir traumējis šo te mūsu sadraudzību, kas vienmēr ir valdījusi starp straupiešiem, stalbiešiem. Arī konkrēti viņš ir sanaidojis straupiešus ar stalbiešiem, tieši tur brāslas attīrīšanas tur procesu laikā, un tā kā arī kultūras šīs te kori un kolektīvi ir sanaidoti, un iznāk pavēles par kultūras kolektīviem, kurās nekad nav bijušas šeit. Tātad Hārdijs Vents nolems, kurš šeit koris pastāvēs. Tātad Raiskuma korim ir jāizzūd no šejienes, ja? Raiskuma skolai jāpazūd no šejienes. To viņš nolem viens, vai ne? Viņš ne ar vienu nekonsultējās, un līdz ar to es gribu pateikt pretvārdu visam šim, kas te notiek, un cīnīties tomēr, lai mums šeit visiem būtu tāda mīļa, saticīga sadzīve, un arī, lai šeit būtu jauns vadītājs Pārgaujas novadā, teiksim, kā Ainārs Amantovs, kuram ir cita kvalitāte, kurš ir pavisam savādākās attiecībās ar iedzīvotājiem, kurš nav lepns, kurš nav uzpūtīgs, kurš ir koleģiāls, ja? Un es arī redzu, kā šeit, teiksim, tiek izšķērdēti līdzekļi, un līdz ar to es domāju, ka tāda deputātu plejāde, kuri vienkārši aiziet uz sapulcēm un nobalso Hārdijam Ventam par labu, ja, to, ko viņš ir izdomājis, bet deputātiem tomēr ir arī jādomā, arī jāsniedz priekšlikumi dažādi, bet es vienkārši tā aiziet un nobalso, ko tas Pārgaujas vadītājs ir salicis jums te priekšā. Un tāpēc es aicinu visus mīļos raiskumiešus, stalbiešus un straupiešus saliedēties ap mums, ja, un mēs visi kopā izveidosim, atjaunosim šo te labo sadarbību, kas mums te vienmēr ir valdījusi šeit Pārgaujā. Paldies! Ko tu vēlētos, ja tu kļūsi par deputātu, ko tu darītu no sākuma un kāds būtu tavs darbības plāns, uz ko virzīts?
Nu, mans darbības plāns viņš jau notiek. Tātad mēs esam iesaistījušies Auciem skolas un bērnu dārza glābšanā pretēji Hārdijam Ventam, kurš dara visu, lai tur nekas nebūtu, lai Auciem jauniešiem nekas tur nenotiktu, lai viņi braukātu uz Cēsīm un kaut kur citur, Un tātad esam iesaistījušies jau darbā skolā, izveidojuši skolas atjaunošanas padomi, tātad te ir vecāki šajā padomē ietilpst skolotāji un Auciem skoliņa lēnām atzīmes, kaut gan viņa ir nolaista principā uz kliņķi, kad restartēt vairs skolu pat nav iespējams. Un tas viss ir izdarīts pa kluso. Sabiedrība nav informēta, ne tikai informēta, ka mums draud skolas slēgšana. Tas ir no tā, kad vienkārši mēs nerēķinam, ka katrs iedzīvotājs šeit ir personība, katrs iedzīvotājs šeit ir vajadzīgs, ka viņš var šeit nest ekonomisko labumu, nekā, teiksim, mēs tad cēsniekiem dodam darbu, un līdz ar to, tad nekā. Tātad es, protams, kā vienmēr darbojos kultūras laukā, šeit mācu gan Straupas bērnus dziedāt un spēlēt ģitāru, stalbiešus, arī raiskumiešus. Un varbūt, ka tas, lai paliek tas mans lauciņš, es arī gribētu tomēr piedalīties pie ceļu sakārtošanas, tomēr šajā jautājumā es esmu kompetents, tāpēc, kad arī esmu ceļus tīrījis un vienkārši redzu, kā to lietu varētu pagriezt labāk, obligāti ir jāpiesaista vairāk nauda un jāizveido ceļu uzraudzības dienests. Teiksim, tātad šiem te vietējiem izpilddirektoriem šo uzdevumu nevajag dot, citādi mēs te visi sakasīsimies, bet lai būtu viens cilvēks, kurš ir pārauga visus ceļus un tātad, kurš visu ņem savā uzskaitē un atbild par katru bedrīti un par katru bedrīti cīnās, lai viņa būtu aizlāpīta. Lai laikus būtu no rītiem ceļi iztīrīti, tā kā to dara arī visā Latvijā. Diemžēl es braucu pa Latviju un redzu, šī vieta ir tāda unikāla, ka te visu nogaida, ja 4 dienas snieg, tad lai snieg, un tad tīrīs, tad, kad jau visi ir izmocījušies, salauzuši mašīnas un tā tālāk. Jāsaka tā, ka 4 gadus atpakaļ šāda situācija nebija, tad acīm redzot tieši pēdējās domas valdīšanas laikā ir kaut kas būtiski pasliktinājies, vai finansējums ir samazinājies, jo... Ne jau finansējums, bet izpilddirektori ir tātad no Cēsīm, viņa dzīvo Cēsīs, turklāt skolotāja, viņa vispār nesaprot, kas ir ceļu tīrīšana, viņa nesaprota, ka mēs te pieceļamies, viņa pieceļās Cēsīs, bet mēs šeit pieceļamies, mēs arī šeit naktī braucam mājās un arī rītos braucam mājās, izbraucam rītos no mājas, viņa vienkārši nesaprast, ka mums arī ir tiesības uz tīriem ceļiem un tiesības laikus izbraukt uz skolu skolotājiem un arī lenču cilvēkiem ir tiesības arī braukt pa tiem stāvajiem ceļiem, kuri ar vien šaurāki paliek un uzraudzības nav nekādas. Mūsu tātad vēlēšanu saraksts ir licis priekšā, tātad šos te stāvos kraujos ceļus uz lenčiem un strīķiem, tātad nedaudz paplatināt, un tomēr viņus vairāk uzraudzīt. Kaut vai, cilvēki nebrauc uz kori tikai tāpēc, ka bail braukt pa tādiem ceļiem. Tātad, kur tad mēs esam aizgājuši? Nav kompetences. Kā Hārdijs Vents nav kompetents, viņš ir būtībā strādājis Cēsīs, cik es saprotu par policistu, viņš vienkārši nav kompetents. Nav kompetents, viņš īstenībā nesaprot. Šīs te vajadzības viņš arī nezin, kā atrisināt šīs te ceļu problēmas. Un tāpēc jau tā bija, kad sniegi sniga, bet ceļus netīrīja. Cilvēki bija šausmās, izrādās, ka pat līgumi nebija saslēgti. Tagad vēlreiz atgriežoties pie kultūras. Kā tu redzi šī Raiskuma kora attīstību un vispār kultūras procesus novadā? Tātad Raiskuma koris ir nostabilizējies, viņš ir ieguvis ļoti labu vietu, līmeni, tātad 2. līmeni, un
koris ir atkal stiprs, un tas būtu, tātad mums ir jāpriecājās, ka mēs esam kori atjaunojuši saviem spēkiem, un turklāt tātad Hārdijas Vents negribēja piešķirt, teiksim, korim tērpus, naudu, tātad, cik saprotu, stalbieši iesaistījās, lai Raiskuma koris dabūtu naudu, Par kultūru, tur ir jāskatās. Mums kultūras tradīcijas ir ļoti liels raiskumiešiem, un vienkārši mēs tā lēnām skatīsimies. Bet es domāju, ka jāizstrādā ir, tātad piekrītu Solvitai Lodiņai, kultūras attīstības projekts Raiskumā, jo šī ir ļoti unikāla vide, un viņam ir jābūt, Un, teiksim, ar kultūru es noteikti saistu arī jauniešu skolu apmācību, jo kultūra sākas no skolas, pat no bērndārza. Tātad šo te kultūras invāziju ir jāsāks no skolas, un tad jau viņi attīstās. Tad novadā jau tad arī parādās vai nu kāds dejotāja ansamblis, vai koris, vai ansamblis, un tā tālāk. Tātad tu redzi šīs izglītības pārstāvju ciešu sadarbību ar kultūras pārstāvjiem, ar novadā esošajiem kolektīviem un kopīgus pasākumus, kas ir savstarpēji atbalstoši un veicinoši. Obligāti, jā. Tātad tu minēji, ka vēlētos izstrādāt Raiskuma pamatskolas atjaunošanas tādu tā kā plānu. Esot šajā skolā jau pēc apvienošanas ar Stalbes vidusskolu, tu jūti šo atmosfēru skolotājos, bērnos un vecākos, un tā pārsvarā ir neapmierināta ar to situāciju, kāda viņiem, vai tas tā ir? Jā, tā ir. Un kādas ir domas pašiem skolotājiem, vecākiem, kā viņi redz šo attīstību? Skolotāji pirmām kārtām viņi ir novesti tā uz tādu, uz izmisumu, tādu slieksni, ka viņi meklē tagad darbu jau citur, Vieni atrod, otri neatroda, trešie grib palikt, cīnīties šeit. Es izprotu pilnīgi visus šos skolotājus, bet lieta tāda, kad nolaisti tik tālu, kad rūpība, ja ņem virsroku, tad mums ātri tas jānovērš, un šīs te vecāku sapulces skolotājiem ir notikušas, un tātad tas jau tiek novērsts, un vēl kas ir, ja mēs paskatāmies, tad straupieši un stalbieši ir aizgājuši mums garām, tātad stalbiešiem ir jau, var teikt, labākie pasaulē florbolisti, straupiešiem ir tātad ļoti augsta līmeņa volejbols, bet mums, teiksim, volejbols vienmēr raiskumiešiem bija labākais, un tāpēc es domāju, mums vajadzētu atjaunot šo to sportisko tradīciju, kas ir arī veidojis kopā ar kultūru. Teiksim, mēs varētu šeit Auciemā izveidot projektu par sporta zāli, un tātad ne tikai skolniekiem, bet lai arī lenči un Raiskums, jātnieki un ungurieši, kuri vēlas visi tātad varētu sportot sporta zālē, un kāpēc arī neuztaisīt nelielu projektu tātad peldbaseinam, un tātad lēnām mēs atgrieztu skolā skolniekus, bet skolotāji visā pasaulē ir vienādi, un es domāju, ka tā nav liela problēma, jo skolotājiem ir jāmāca bērni, bet šīs te idejas ir jāveido tieši tiem cilvēkiem, kuri nāk tātad pārvaldībā uz Pārgāvis novada, Raiskuma novada. Šie te deputāti, cik es redzu, Raiskuma skolā vispār nav gājuši, un viņiem nav arī nekādas iniciatīvas. Principā nekāds arī Hārdijam Ventam, viņš principā nesaprot, ko te varētu darīt, un tātad, bet mēs skatāmies uz to jau ar darbību. Tātad mēs esam izdarījuši jau kaut kādas lietas. Tātad jau ir Montessori apmācība Raiskuma bērniem, bērndārs bērniem, kas ir labākā pasaulē apmācība, vai ne? Tā kā mēs jau arī
darbojamies un ne tikai runājam. Jo tas ir pats galvenais, jo solīt un runāt ir viens, bet darboties un jau pierādīt, ka jau ir izdarīts, tas ir jau cits. Nu, tagad ir situācija tāda, ka principā pašvaldība ir, es saprotu, lēmums vai nu tūlīt būs, vai viņš jau ir pieņemts, kā ar nākamo mācību gadu. Raiskuma šajā te skolas ēkā būs tikai pirmskola un pamatskola līdz 4. klasē. Tad faktiski visi aktīvie skolotāji, kuriem šobrīd tur bija mācību stundas vai kaut kādi priekšmeti vai audzināšanā klase, sākot no 5. līdz 9. klasē, viņi no turienes ir spiesti iet prom. Un arī šie jaunie deputātu kandidāti, kuri tikai tagad tiks ievēlēti, viņi nespēs saglābt šo situāciju. Tad es saprotu tā, ka Raiskuma pamatskolu var sākt atjaunot atkal, audzinot šos te mazos bērnus uz augšu un nepieļaujot situāciju, ka viņi beidz šo 4. klasu un dodās uz CSI. Jā, bet Hārdija Venta nodomam, diemžēl, ir aizstājušies priekšā vecāki tagad un ļoti stipri pateica, ka tā nedrīkst visu putināt ārā un tātad nākamo mācību gadu vēl būs 9 klases. Tātad mēs pateicamies arī citiem deputātiem, kas ir no Straupes un Stābes sapratuši. Ja mūsu raiskumieši, ja raiskuma deputāti šo te nesaprot, tad tiešām atbalsts nāk tieši no stalbiešiem un straupiešiem. Un paldies viņiem, tā kā mēs vēl 1 gadu varēsim, tātad visi vecāki, kuri gribēs līdz 9. klasē mācīties, tātad bērnus vest uz šo skolu, tad viņi varēs. Nu, ja būs cits plāns, tad tas turpināsies arī tālāk, nebūs tikai 1 gads, pēdējais gads, bet vēl un vēl. Jā, tāpēc mums skola jāattīsta, tātad mums jāizveido sporta laukums, kur ir, teiksim, tālekšanas bedres, 100 metru skriešana, augstlēkšana, lai būtu arī apeļa skrējiens, jācīnās arī par sporta zāli. Mums jāparāda citiem, kad šeit ir skola, nevis tāda bērndārza telpiņas. Un tagad jau tā ir, tagad mēs dzīvojam tādā vidē, kad vecāki skatās, vai tur ir skolā tātad viss vajadzīgais, mākslas, sports un tā tālāk, tad viņi dzīvo attiecīgajā vidē. Tāds laiks, diemžēl. Ja nav, tad viņi arī tur nedzīvo. Daļa dzīvo, bet, teiksim, arī nopietni uzņēmēji nenāks ar saviem bērniem dzīvot tādā vietā, kur nekā nav. Un, diemžēl, stalbieši un straupieši riskēja izdarīt to, bet mums, kur ir vairāk iedzīvotāji vai ne, blakus cēsim, mēs to neesam izdarījuši, tāpēc, kad mums jāizmaina domāšana, mums kopā ir jāstrādā, nevis jāgaida, kad viens cilvēks atnācis, var teikt, no cēsīm un tad mums te kaut ko izdarīs. Nē, viņi neko te nedarīs. Viņi vienkārši saņems naudu un brauks atpakaļ uz cēsīm un ies uz Maksimu iepirkties un tā tālāk. Un pievienotās vērtības šeit nebūs nekāda.